Nu, ko jaunieši? Lielā runāšana un lielā stāstīšana. Man ir rozā pīlīte, bet tagad ne pa pīlītēm. Tātad lieta ir sekojoša. Mitsukam ir kaput. Mitsuks ir finito la comēdija. Kas notika, kāpēc notika, kad notika un tā tālāk, es jums nestāstīšu. Vismaz pagaidām. Vienkārši negribu stāstīt, tas nav jums pagaidām jāzina, varbūt vispār nav jāzina. Tie, kas zina, tie zina, tie, kas nezina, tiem arī nav jāzina pagaidām. Tā kā droši varat nerakstīt komentāros, kas, ko, kā, kāpēc, un varat arī privāti man nerakstīt, kas, ko, kā, kāpēc, tāpat neatbildēšu un nestāstīšu pagaidām. Viss, kas jums ir jāzina, ka es meklēju autiņu, un ka Mitsuks ir cauri, viss, tur par to var aizmirst. Man viņš tikai vēl jānoņem no uzskaits, un tad kaut ko detaļās tur vēl notirgošu. Bet tas droši vien, ka pavasarī ne jau tagad mīnus 15 grādos iešu kaut ko tur skrūvēt. Bet jā, principā es izdomāju, es jau skatos, es esmu, jā, tur Facebook reklāmiņas, bet zigā es izdomāju, kāpēc neuzfilmēt vidiku? Kāpēc neuzfilmēt vidiku, jo kas ir vislabākā reklāma? Tāpatās arī kā mans CV, ja kaut kāds ir mans YouTube kanāls, ja man pat CV nevajag, vienkārši parāda, pasties YouTube, tu redzi, ko es daru un tā tālāk. Un tāpēc arī šitā, es domāju, ir baigi ideālā reklāma, jo es negribu kaut kādiem perikupiem uzgrābties un iegrūdīs man kaut kādu sūdu miskas, ko mani var apčakarēt. Ja es teikšu, kā ir, es no autiņiem tā, un principā, starp citu, ja tu arī gribi man atbraukt līdzi mašīnu pērkot, ja tev nav ko darīt, bišķi piepalīdzēt, uzmest aci, ja, vai autiņam viss ir kārtībā un tā tālāk, tad droši arī sit man ziņu, jo vienalga man vajadzēs līdzi kādu zinošu cilvēku, kas apskatīsies, vai viss ir kārtībā un tā tālāk, es negribu iegrābties. Un tāpēc domāju, jā, varbūt jāuzfilmē, mazam noskatīsies 10 000 cilvēku. Varbūt kādam no tiem 10 000 cilvēkiem vienkārši arī sen jau grib mainīt autiņu, bet kaut kā nevar saņemties, zin kā, tomēr dīvāns ir ērts un iesēdēts un grūti no viņa piecelties un kaut ko pamainīt, un zin kā, bet tagad vienkārši skatās vidi, babs grib autiņu, viss tolīt čik gatavs. Tā kā sit man ziņa, bet pirmkārt īstenībā jau ar ko vajadzēja sākt droši vien, varbūt tev visiem ir pa autiņām, ko varētu notirgot, bet man ir vairāk nosacījumi, kādiem jābūt, kādu man autiņu vajag, ja. Tas uzreiz atsījās ļoti daudz. Pirmkārt, pēc kaut kādiem neseniem braucieniem ziemas ar Fordiņu, ja, es sapratu, ka manām vajadzībām, es nedzīvoju pilsētā, manām vajadzībām braukt pa zeminiekiem, ja, tur pa kupenām, kad neviens nekur nav izšķūrējis vēl. Kaut gan es Fordiņu riskēju un vālēju, un, protams, arī palikt tur padās vienā vietā. Braukāt no vieniem laukiem uz otriem laukiem un pa kupenām, sniegiem, piekabas vilkt un tā tālāk. Tāpēc man viennozīmīgi vajag pilnpiedziņu 4x4 un kaut ko augstu, kaut ko džipveidīgu. Tā kā tie ir 2 nosacījumi un vēl 3. nosacījums, ar kuru vēl vairāk atsījāsies viss, tas ir, es gribu automātu. Es gribu automātu 4x4, kaut ko džipveidīgu. Man jau te vairākas ieteicis, zin kā, es te sāku štukot, ir jau tā, ka īstenībā man mašīna vispār nebija plānā tagad pirkt, galīgi nebija plānā pirkt, es biju piekabi ietaisījies pirkt, tagad es jau sazinājos ar vienu čāli, mēs jau pagājušajā gadā viņu tur sazinājāmies, viņš tur arī tiktu, kā viņš tur šitās Brentex piekabas tirgo un ko tur ved no Igaunijas iekšā, un zin kā, tur savas bizītes, mēs jau tur sarunājām, tur pa foršu ciparu man sagādās jaunu piekabīt, un es tagad arī viņu sazinājos, viņš tagad patreiz piemeklē man tā tālāk, bet vajag mašīnu, reāli vajag mašīnu patreiz tā kā ēst. Man tagad vajadzēja aizlaist uz, Mitsuks jau kāds nedēļas 3 mums nav, plus mīnus. Un līdz šim kaut kā nebija tik aktuāli, zin kā, es pa darba dienām es darbā, pa nedēļu darbā, ja, pa brīvdienām, ja mēs braucam, tad braucam visi ar vienu kaut kur. Kaut kā nebija tā nepieciešamība, bet to tagad man vajadzēja aizlaist uz Zemesārdzes un viss. Sākās neētības, sākās problēmas, sieviņai jābūt darbā 8, ja. Es mājās tur 9:30, ja, no rīta vai kaut kā, viss, tik līdz abiem vajag kaut kur braukt, viss tas nekam nedara. Paldies liels labiem cilvēkiem, labiem kaimiņiem, kas man izručīja un aizdeva to autiņu jau uz vienu dienu, bet, paši saprot, tas ir īstermiņā, tas nav galīgi ilgtermiņa risinājums, tā kā, lai vai kā, tur tas piķis vai kā, bet es vienkārši sapratu, ka nav variantu. Man ir tas piķis tagad jātērē tajā mašīnai, jo man viņu vienkārši vajag. Nav variantu. Nav arī vasara, ka varētu mocs kaut kur aizgāzt.
Un tāpēc, ir tā, ka, teiksim, es teikšu to ciparu, ja, teiksim, līdz kaut kādiem 4000 maksimums. Ideālā gadījumā varbūt pat 3,5, 4, 3,5. Jāskatās, es vēl īsti nezinu, kā un kas man tur sajies, cik tie piķīši vispār, cik var atļauties, bet es domāju, jāuzfilmē un mazums jau kāds kaut ko piedāvā. Un ir tā, ka varat arī šitos te komentārus man nerakstīt, tur pieliec vēl 5 un nopērc tur Audi šmaudī, ja, šitāds te sviests, var nerakstīt. Man nav tas piecīts, ko pielikt, un es arī viņu negribu pielikt. Es negribu arī līdz nekādos kredītos, par to arī izslēgts, es neiešu nekādus, tas tā vadās kā māju pirkām, ja, man bija piķis tik, cik man bija, un es par to arī gribēju nopirkt māju, es netaisījos līdz nekādās nolādētajās hipotēkās, kas cilvēkus iedzem kapā, un līdz mūža beigām, ja, līdz pensijai un vēl tālāk, vienkārši tur kakls cilpā, ja, un tev tur vīri uzvalkos aiz durvīm jau gaida, ka tik tu nesamaksās to 1 mēnesi, ja tur 500 eiro mēnesī hipotēku. Vai arī tagad mašīna, teiksim, ja, man ir tik, cik es varēšu atļauties, pat tik es arī viņu nopirkšu, cerams, normālā stāvoklī, un viss, un man nebūs nekādi kredīti, šmedīti, un ticiet man, cik ir viegli dzīvot, ka tev nav nekādas kredītas saistības ne ar vienu, tev nav nekāda maksājuma, ja, tāda. Tāpēc arī autiņi, ja, ja es varēšu, tad es varēšu, ja, līdz tā, tik, cik es varu atļauties, bet, jā, kā es teicu, man vajag to pilnpiedzīgu 4x4, džipveidīgu, un automātu. Tāpēc automātu es sen jau gribu, un tāpēc es izdomāju, ja reiz ir jāpērk un jāmaina kaut kas, tad kāpēc neņemt to, ko es gribu, ne? Paņemt to automātu. Un īstenībā es jau sen jau štukoju, ka vajadzētu to micu mainīt, kaut ko tur, zin kā, tur tik daudz kaut kas jādara, un tās un šās, ka gribētos kaut ko citu, bet visu laiku mašīna ir, un viss, labi, kādreiz dzīvē, ja? Bet tagad ir tāda situācija dzīvē, kad vienkārši ir vajag piespīd kārtā, ir jāmaina mašīna. Un tāpēc, jā, man te Čalis ieteica džīpu, jā. It kā paskatījos, jā, ok, tīrs smuks, bet, saprotiet, jā, līdz tur 4 štukām, tur kaut kāds 2008. gads, jā, tur ne jaunāk droši vien, ka sanāks kaut kas man, jā, tā kā tur kaut kāda Volvo var nemaz nedomāt, jā, bet ja godīgi, man arī Volvo nemaz nepatīk īstenībā, vienkārši nepatīk un viss pēc izskata. Es arī nepirkšu, teiksim, mašīnu, kur jau tur baigi labā, tur baigā paketi labā iekšā un vēl nezinu kas, bet man vienkārši vizuāli nepatīk, jā, un viss, sit kaut nos. Tāpēc, ka es iešu botas pirkt, es pirkšu pirmkārt, es skatos pēc vizuālā, kas man patīk, es nepirkšu kaut kāds super botas, kuram baigā tur empaka tur un baigās tur zolas labās un super elpojošs, jā, es nepirkšu, bet ja vienīgs nepatīk, saprot, es pirkšu to, kas man patīk. Un lai ir puslīdz ērts un puslīdz ekonomisks un tā tālāk. Un tāpēc jā, ir tas, kas man patīk un ir, kas man nepatīk. Mitsubishi arī vairāk nē, Volvo tātad nē, džīpu, bet pat džīpu man citi atkal uzreiz ieteica, nē, vecīt, to normālā stāvoklī nedabūs, jā, neizrūsējuši tā kā to atmet. Tad man bija Volkswagen Taurex, man patīk vizuāli, jā. Bet to man arī uzreiz Čāls pateica, šito uzreiz atmet, ja, par šito nemaz nedomā, tev tur tās problēmas nevajag, nedod Dievs tur kaut kādas elektronikas vai kas tur nojukst, visu aizmirst, tātad to es arī atmetu, ja. Es arī paklausīšu gudrākiem cilvēkiem, ja, nevis tā kā toreiz, ka es X5 nopirku, viss man vajag bērnības sapnis, bandīt mašīnu no seriāliem, viss man vajag X5, un pēc tam bija nelaimīgs, ka es cīnījos ar viņu tur. Tad, principā, kas man patreiz interesē, uz ko es skatos, ir X-Trails, Nissan X-Trail, jo tas bija tas, ko es pat pirms Mitsubishi pirkšanas es Rumbalā vienu apskatīju un izbraucu, un nevienas rūziņas nebija, apakš bija apstrādāta pretrūs, un super tanks, ja. Un tagad man liekas, ka tā ir zīme, un tas ir signāls, ka man ir jāņem X-Trails. Un es paskatījos, es arī no 4, 3,5, tagad viens Valmierā stāv 3,5, tur vēl tā forši pierakstīts, ja baigi nekaulēsies, tad līdz došu labas vasaras riepas ar alumīnija diskiem. Tā kā varbūt tīri ņemams, es nezinu. Jo kādam, kam nav ko darīt, rulēt, varbūt varētu man kāds piedāvājums ieteikt, jā, atsūtīt kādu sludinājumu, teiksim, jūs jau tur vairāk rubiet, tur ierakstīt numurus, reiz tur apskatīt vēstures un nezinu, ko tur vēl, es nezinu, es nerubīju. Un paskatīt, pateikt, kas ir ņemams, kas nav ņemams. Tātad, jā, X-Trailiņi, bet mazs piedāvājums diezgan ir. Viens bija arī Rīgā, tur panorāmas jumts jau, jā, tur displeņš kaut kāds tur priekšā tāds smuks un arī 8. gads laikam, bet tas aizgāja, bija 4200. Tagad tas Valmierā viens pa 3,5 stāv, un es nezinu.
Tā kā, jā, tas ir tas, man liekas, ko es gribētu. Un vēl es piebilst, būtu ideāli, ja arī āķis tai mašīnai būtu, jo būs jāvelk piekabes un tā tālāk. Tad otrs variants ir Hyundai Santa Fe, kas arī man īstenībā pašā sākumā, ja viņi arī pētīja, bet kaut kā aizgāja uz Mitsubishi. Arī tīri ok, un to pat lētāk var dabūt, arī tie paši 8. gadi, jā, ir tik, cik ir, jā, es nevaru atļauties tur neko krūtāk un jaunāk. Bet tie arī tiem ir lielāka izvēle, bišķi pat lētāk, varbūt pat komplektācija labāk. Es nezinu, arī vizuāli tādi jaunmodīgāk izskatās. Arī tas ir viens variants, ko bet es teicu, jā, automāts. Un būtu labi, ja būtu āķis. Āķi gan jau, ka var pats arī pielikt. Bet. Un tad, vēl man ieteica paskatīties Dacia Duster, ja. Pa lielam viņus var dabūt pa normāli, pa cenām, pa tāpašu ciparu var dabūt jau 11 gadus, ja. Bet es apskatos, pilnīgs plikadīdi iekšā, pilnīgākā nulle, tur vispār ne kruīs, nekā, pat podzīgi nevienas uz stūris nav, pilnīgs salons, tā kā Moskvičs, bet, nezinu, bet mazums kādam ir kaut kāds baigi jaunais, vienkārši nepatīk vai nevajag vairāk un doj pa lēto atdos vai kā. Karuči, es izskatīšu arī tādu variantu, Dacia Duster, ja, bet, tas ir tas, ko arī man ieteica un principā, jā, tas ir tās, es pat vairāk nezinu, tā kā, sitiet man ziņas, ja jums ir kaut kur stāv, pēkšņi izdomāju, ka zina, kas pārdod foršu variantu vai koptu un zina, kā arī negribās iegrābties. Arī, lai nav super dārgie remonti kaut kāda vai nepieejamas detaļas, lai ir normāls autiņš. Un tas X-Trails man ritīgi, man liekas, patīk, tās ritīgs tanks liels, tās ritīgs kārtīgs lauku minamais, un priekš manām vajadzībām, man liekas, tas būtu the best, Tā kā tā, jā, es domāju, ka tāda maziņa reklāmiņa būs iebliest YouTube, varbūt arī TikTok uzfilmēšu par to, bet varbūt arī nē, jo TikTokā, būsim atklāti, tur ir, es teikšu, kā ir, tur ir pilni dirsējiem, ja, tur ir vieni dirsēji. YouTube, tad te ir normāla auditorija, es zinu, cilvēki skatās un normāli cilvēki tādi paši kā es un kaut ko ieteiks un kaut ko adekvāti skatītāji, tiešām, kam interesē arī skatās, bet TikTokā tur būs tāds fufels sakomentēts, ka man tur būs līdz vēmienam jālās, bet, es nezinu, skatīšos, tomēr jau, ja tur uzsprāks tas vidīgs, tad tomēr ir lielāka iespēja, ka kāds kaut ko var piedāvāt. Bet sākumā pagaidīšu kāds 3 dienas YouTube, varbūt kāds kaut ko piedāvā, varbūt kādam ir kāds paziņ, kas tirgo foršu 4x4. Un es nezinu, varbūt vēl kaut ko piebilst, bet varbūt arī nē. Jā, principā kaut kā tā apmēram, bet autiņu vajag. Nav tā, ka šodien, bet vakar. Bet vajag, jā, tā kā es esmu gatavs kaut rīt, protams, ka nē, bet pa brīvdienām jau sāk kaut ko štukot. Tā kā, ja tev ir kāda variantiņa, dod ziņu, kaut kā tā. Varbūt, ka es kaut ko aizmirsu pateikt, bet es tā uz sitienu vairs nevaru atcerēties. Un es ceru, ka es pateicu visu. Lai jums superīga diena. Un tiekamies nākošajā vidikā. Davai, čurju!